Om Shanti, esiet sveicināti, un šajā video mēs mācīsimies praktizēt mantras. Šis būs mantru video ieraksts. Mācīsimies mantru, noteiktu mantru, Navārna mantru. Jā, kas ir Navārna mantra? Tā ir dievietes Durgas pielūgšanas mantra, viena no mantrām, kurā mēs godājam dievieti Durgu. Mazliet tiem cilvēkiem, kas varbūt mazāk saprot, kas ir mantras, kas ir dievietes, jā, līdzīgi kā mums folklorā ir, jā, tie, kas zina mūsu folkloru, mums ir gan vēja māte, gan meža māte, gan zemes māte. Jā, tās visas ir savā ziņā dievietes, kuras agrāk mūsu cilvēki godāja, dažādi pielūdza, protams, ar domu, lai tad gūtu kādu labumu no tā. Jā, citiem vārdiem sakot, cilvēki dzīvoja saskaņā ar dabu. Ja? Mūsdienās cilvēki dzīvo saskaņā ar telefonu vai ar sociālajiem tīkliem. Ja? Ir pazaudēta šī saikne, un tas ir ļoti, ļoti skumji, un tāpēc nevajag brīnīties, ka lielākā daļa cilvēku dzīvo depresijās, nomāktībās un ir negatīvi orientēti. Ja? Ir pazaudēts kontakts ar dabu. Ja? Ar mantrām mēs šo kontaktu atkal nodibinam gan ar dabu, gan ar dievieti, kas principā ir viens un tas pats. Ja? Dieviete ir daba. Un vēl varētu teikt, ka dieviete ir sievišķā dimensija mūsos, jo īpaši sievietēs, un ļoti neslikti būtu, mūsdienu sieviete varētu atgriezties pie šīs sievišķās dabas, kuru viņa pilnībā pazaudējusi, pateicoties tam, kad mēs dzīvojam tādā laikā, kur visu tendences un modi nosaka atsevišķi alfstēviņi. Ar to visi skrien tam pakaļ nedomājot, cilvēki, kas domā to, protams, pamana un saprot, bet sievišķās dimensijas par maz. Ja? Manikīrs, koši apģērbi, izrādīšanās, plastiskā ķirurģija nav sievišķība. Ja? Tas ir tieši pretēji, tas ir sievišķības deficīts. Ja? Ja cilvēkam ir šī sievišķības sajūta, tad viņam nevajag izrādīties uz āru. Viņš iekšēji jūtās piepildīts, viņš jūtās sievišķīgs vai attiecīgi vīrišķīgs. Viņam nav jāstaigā ar meikapiem, ar plastisko ķirurģiju uz sejas vai ar milzīgiem muskuļiem un tetovējumiem. Šī ir iekšēja sajūta. Ja šīs iekšējās sajūtas nav, tad cilvēkam attiecīgi ir jāizrādās un jātēlo sievieti. Ļoti bēdīgi, bet ļoti daudz sievietes tā dara. Bet mantru, joga, vispār joga ir kaut kas, kas palīdz mums atgriezties pie sevis un atgriezties pie sava pirmatnējā sievišķīgā. Tāpēc Navārnas mantru es jums šodien piedāvāju iepazīt, skaitīt kopā ar mani 108 reizes un atgriezties pie savas pirmatnējās sievišķīgās enerģijas. Un tas ir ne tikai vērtīgi sievietēm, tas ir vērtīgi arī vīriešiem, kuri savu sievišķo dimensiju pilnībā ir izfiltrējuši ārā un tad jūtās nepilnīgi un dzīvo ciešanu un nepilnīgu dzīvi. Ja? Tad gan sievišķā, gan vīrišķā dimensija atrodas katrā individā. Ja? Un ar mantrām mēs kaut kādā mērā, tas ir tikai viena maza šķautne, bet mēs šo te dimensiju varam atgriezt. Ir arī vīrišķās mantras, ar kurām es iepazīstināšu jūs nākamajā video. Tad šoreiz mums ir Navārna mantra. Mantras tekstu jūs varat atrast pie raksta un arī šeit pat blakus video. Skaitīsim kopā 108 reizes. Varbūt jūs pazīstat pat šo mantru, tad vēl jau labāk. Ja ne, tad jūs varat paklausīties un tad lēnām iemācīties mantru un skaitīt kopā ar mani. Priekš tā jums vajadzēs malu. Jā, ir skaitām krēles. Ideālā gadījumā tā ir no sandalkoka. Jā, sievišķās, dieviešu mantras mēs pielūdzot, jeb skaitot, mēs izmantojam sandalkoku, vīrišķās rudrakšu. Un otra lieta, jums vajadzīgs maisiņš, kurā jūs glabājat savu malu, lai neviens viņu neredz, jo tas ir jūsu pagarinājums, tā daļa no jums ar laiku kļūst. Tur uzsūcās ļoti daudz jūsu enerģijas, tāpēc jūs to mantru nevienam nedod, šo malu nevienam nedodat, turat paslēptu. Nu, sākumā es skaitīšu šādu, lai jūs redzat, un pēc tam es vēlāk viņu ielikšu maisiņā, lai jūs neredzat. Kā pareizi turēt malu? Turam mēs uz gredzenpirksta. Turams gredzenpirksta. Rādītāja pirksts nepiedalās un mazais pirksts nepiedalās procesā nekādā veidā. Ja? Darbojās 3 pirksti. Vidējais pirksts, gredzenpirksts un īkšķis.
turam uz gredzenpirkstu un tālāk ar vidējo pirkstu un ar īkšķi pārvietojam bumbiņas. Noskaitam mantru, pārvietojam bumbiņu. Noskaitam mantru, pārvietojam bumbiņu. Noskaitam mantru, pārvietojam bumbiņu. Ja, to var piešauties lēnām, tas ļoti vērtīgi, tas palīdz fokusēties. Savādāk, ja jūs skaitat mantru bez krēlēm, tad jūs ātri vien aizdomāsieties, aizpeldēsiet savās domās, un liela jēga no mantras nebūs. Ja? Mantra jāskaita ir uzmanīgi, apzināti, ar sirdi. Ja, jūs veidojat attiecības ar dievišķo. Ja? Jūs gribat rezultātu, jums ir kaut kas jādod, jums ir jāupurē. Jums jāupurē laiks, jāupurē laiks jogai, meditācijai, mantrai. Ja, tas ir jūsu upurs, bet jādara tas bez aprēķina. Ja jūs darīsiet ar aprēķinu, kas teikt gribu, lai man parādās tādas un tādas priekšrocības, tad tas nestrādās. Ja, ar dievībām tā tas attiecības neveidojās, viņas veidojās daudz savādāk ar pielūgsmi, ar ticību. Es ticu, es daru un es neko negaidu, un tad es arī saņemu. Ja, apmēram tādā veidā. Tā kā esat gatavi Navārnas mantrai, kuras skan šādi, ja? Mantra skan šādi. Om, Eim, Hrīm, Klīm, Čamundāja Viče. Om, Eim, Hrīm, Klīm, Čamundāja Viče. Om, Eim, Hrīm, Klīm, Čamundāja Viče. Ja, ko tas nozīmē, varat izlasīt pie raksta. Tas ir dažādas bidža mantras, ja. Tāpēc arī šī ir sievišķās dimensijas stiprinošā mantra. Un tas mums apmēram aizņems nepilns 10 minūtes. Jūs varat šam pieiet arī kā meditācijā, jūs varat arī, ja jums nav krēles un negribat skaitīt, jūs varat vienkārši pievērt acis un meditēt uz šo skaņu, uz šo mantru. Jā, un jums ir mala, tad lūdzu sagatavojiet. Un mēs arī tūlīt sāksim skaitīt 108 reizes, apiesim apkārt krēlēm un nekādā veidā nešķērsosim šo te meru malu, kas ir ar asti. Ja? Šo kauliņu, jeb šo bumbiņu mēs nekad nepārkāpjam, mēs apgriežam malu otrādi un tad turpinam, ja jūs ejat vairāk kā vienu riņķi. Ja? Un sāksim. Ja, pielūksim dievieti, varam mazliet par iztēloties. Jūs esat visi redzējuši šīs indiešu dievietes. Varat iztēloties pa salam. Tas nav nekas mistisks vai svešs. Tas ir universāls, ja, jogas zinātne ir universāla. Tas nav indiešu monopols. Jautājums, cik jūs esat atvērti tam. Un sāksim. Om, Eim, Hrīm, Klīm, Čamundāja Viče. 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 Om, Eim, Hrīm, Klīm, Čamundāja Viče.
Om Aim Hrim Klim Chamundai Vicha. 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 Om Aim Hrim Klim
Chamundai Vicha. Om Aim Hrim Klim Chamundai Vicha. Om Aim Hrim Klim Chamundai Vicha. Om Aim Hrim Klim Chamundai Vicha. Om Aim Hrim Klim Chamundai Vicha. Om Aim Hrim Klim Chamundai Vicha. Om Aim Hrim Klim Chamundai Vicha. Om Aim Hrim Klim Chamundai Vicha. Om Aim Hrim Klim Chamundai Vicha. Om Aim Hrim Klim Chamundai Vicha. Om Aim Hrim Klim Chamundai Vicha. Om Aim Hrim Klim Chamundai Vicha. Om Aim Hrim Klim Chamundai Vicha. Om Aim Hrim Klim Chamundai Vicha. Om Aim Hrim Klim Chamundai Vicha. Om Aim Hrim Klim Chamundai Vicha. Om Aim Hrim Klim Chamundai Vicha. Om Aim Hrim Klim Chamundai Vicha. Om Aim Hrim Klim Chamundai Vicha. Om Aim Hrim Klim Chamundai Vicha. Om Aim Hrim Klim Chamundai Vicha. Paliekam ar acīm ciet. Vērojam mantras radīto vibrāciju, sajūtu. Ja acis ir vaļā, tad tās pievaram. Un pavērojiet, kāda ir sajūta iekšējā. Un tad uztaisīsim vienu dziļāku ieelpu un izelpu un vērsim acis vaļā. Ja, šīs bija Navārnas mantras viens aplis. Ja šis jums interesē, iesaku, šī ļoti spēcīga, potenta mantra. Ja, jāskaita regulāri, jāskaita ar ticību, ar atvērtību un daudz izmaiņu jūs piedzīvosiet. Visu gaišu un šanti!